Pilnīgi visiem 4 stundas nebūs elektrība. Pilnīgi visiem. Jā, protams. Slimnīcām. Jā, protams. Vai jūs esat gatavi šāda veida loģistikas pārāvumiem? Tuvu 100 miljoniem. Ja pļaviņi Hesam viss tomēr ir slikti, tad Vecrīga ir kaut kāda 7 metri zem ūdens, kaut kādas vairākas stundas. Teiksim, vienā Hesā ir ap 3000 monitoringa punkti, kas mēra filtrācijas, deformācijas un vēl apakš virknē parametru. Izrādās, ka TEC eksploatācija precīzi tāda pati, kā ir lielos vilcienos lidmašīnai. Apmēram kā aviācijā, drošības līmenis kā aviācijā. Kam grūtā brīdī jāķers? Kam grūtā brīdī būs pirmam, kam atņems starpsavienojumi atslēdzās? Latvija izdzīvotu tajā brīdī? Jā. Sveiciens visiem, kas mīl savu un elektrību, un mēs pirms neilga laika izteicām dažas bažas, kuras būtu kaut kādā atkal tautās, un mēs beidzam tikus klāt pie Andra, kurš zina kaut ko par elektrību, un zina arī kaut ko par Hesiem, par elektrībām un par drošību. Ne? Un tu biji sabijies, ka nāks kaut kāda baigie viļņi, kaut kas apstāsies vai kaut kas tecēs pa daudz, un rīt būs... Jā, es vairāk nebiju sabijies. Zin kā, man jau vairāk bija tas, ka tāds, ķecerīgie jautājumi tikai vienīgi būtu. Kas būtu, ja būtu, un vai mēs esam gatavi. Andra, kā tur būtu, ja tur Baltkrievijā kaut kas notiek un sāk viļņoties, tecēt vai izgāžās, vai mēs uz to varam rēģēt, vai mēs to uzzināsim laicīgi? Nē, zin kā, sāksim ar to, ka jā, Baltkrievijā ir divas hidroelektrostacijas, bet uzreiz viņas ir nesalīdzinām mazākas par mūsu mazāko hidroelektrostaciju Daugavas ķegumu. Tajā brīdī viņiem tur ir arī šaurākas ūdenskrātuves, mazākas, ar kārtu mazākas nekā pie mums šīs ūdenskrātuves. Un ir tā, ka, protams, mēs monitorējam situāciju kopā ar valsts meteoroloģijas un ģeoloģijas centru kopā. Viņiem ir posteņi uz upes ik pēc noteiktas kilometrāžas. Mums ir online dati pieejami. Ja gadījumā Baltkrievijā notiek kāds, tehnoloģisks notikums un tiešām aizvari visi tiek atvērti, vai, sabrūk hidroelektrostacija, kas ir neiespējami, ja tur nav ļaunprātīgs reāli iejaukšanās, kā bija Ukrainā, kurš saspridzina, tad savādāk tas ir ļoti maz ticams process. Un pat, ja kaut kas tāds notiek, tad mēs pēc datiem to pamanīsim, un mums būs noteikti vismaz 3, pat vairāk stundas reakcija, un mēs varēsim sliktākai gadījumā atvērt savos Hesos aizvarus un visu kontrolēti mierīgi izlaist cauri. Bet vēl tāda, lai justos drošāk, ir tā, ka mūsu Pļaviņu hidroelektrostacijas ūdenskrātuve ir tik liels tilpums, jā, tieši tā šis te liederīgais, kad pie noteiktiem līmeņiem mēs pēc būtības mums nekas nebūtu jādara. Mēs vienkārši šo te Baltkrievijas pat abas divas stacijas vienlaicīgi pašos neatbilstošākajos brīžos, teiksim, šajos daudzūdens periodos, ja palu periodā, kad ir upē daudz ūdens, nokrišņi, kūst viss un tā. Arī tajos pie noteiktām atzīmēm, kuras mēs paspētu noteikti nodrošināt, mēs varētu neko nedarīt. Un mēs vienkārši akumulētu Pļaviņu hidroelektrostacijas ūdenskrātuvi. Jā, tieši tā. Nē, viņi šobrīd jau neko neaiztur. Viņi ir spiesti laist cauri visu laiku, cik vispār šajās te Krievijas augstienē veidojas, ja, un viss satek no baseina teritorijas, tik viss notek. Baltkrieviem viņi ar savādām ūdenskrātuvēm mums neko mūsu ražošanas procesu neietekmē. Bet, lūk, mēs to visu varētu akumulēt, un stacijas no šī aspekta ir super drošas un nav nekāda bažu. Jā, šis uzreiz ir mierīgāks skaidrs, tad viņi var vērt slūžas vaļā, viss būs labi. Bet otrādi, ja viņi gadījumā aizver ciet, un tas ūdens pēkšņi vairs netek Daugavā. Tā mēdz, tā var būt. Mums ar ogri pietiks. Jā, mums jāstarp citu no turienes. Kā tajā gadījumā? Nē, sāksim ar to, kad pa upi tecēs visu laiku ūdens. Viņu, kā es jau iepriekš minēju, ūdenskrātuves ir ļoti mazas, un viņi aiztais ūdenskrātu, savas hidroelektrostacijas pa visu, respektīvi neražot elektroenerģiju un nelaist ūdeni cauri. Viņi to spēs, varbūt pāris diennaktis un tālāk kaut kur to ūdeni jāliek. Bet tāda pāris dienas ietekmēs kaut kādā veidā uz mums vai ne? Mēs šobrīd
Viss atkarīgs, par kuru periodu mēs runājam. Ja tā ir sausais vasara, tad vasarā jau hidroelektrostācijas šobrīd strādā ļoti minimāli, varbūt pāris stundas diennaktī ar dažiem hidroagātiem. Respektīvi, tas pienesums uz kopējo šo te portfeli ir ļoti mazs, un no šī aspekta mēs nepamanītu. Tas nekādīgi neietekmētu ne cenu, ne arī radītu kaut kāds elektroenerģijas iztrūkumu. Es nezinu, no kurienes tāda reputācija, bet man vienmēr licies, ka pa Hesu vazāties nevajag. Cilvēki arī nekad tur nesteig. Cilvēkos beigas respekts, ka tur nedrīkst likt. Tur ir naidzība problēma. Tāpat zīmes kaut kāds ir pat uzlikts. Nu, jā, tur slidens ir. Nevienam ir. Ar ko ir panāks tā drošība pašā tajā valnī, ka mēs tur neejam? Vispār pasaulē virkne valstīs, tā skatā Amerikas Savienotajās valstīs, virkne Eiropas, Āzijā, Japāna un tā tālāk. Šādi kritiskās infrastruktūras objekti vispār ir apjosti ar dzeloņdrāti, un tur nevar vispār iet, gribēdams nevar iet. Viņi pat lielākoties konstruktīvi ir izvairījušies, lai šis HES, hidroloģiskā būva, būtu upes šķērsošanas vieta, kur jebkurš var braukt. Pamatā tā tiek konstruēts. Bet mums tas ir ceļš, pa ceļu, pa tiltu var iet jebkurš, un mēs šobrīd arī Dambjus esam visiem laipni aicināts pastaigāties, skatīties, ainavu pa jebkuru hidroelektrostacijai. Dambji ir atvērti. Nav pašas hidrobūvas, protams, aiz sētas. Nu labi, tad uzzīmējam atkal to sliktāko scenāriju. Es te kaut kad biju kaut kur lasījis par to, ka, ja pļaviņi Hesam viss tomēr ir slikti, tad Vecrīga ir kaut kāda 7 metri zem ūdens, kaut kādas vairākas stundas. Tu esi lasījis tautas. Es apkārt Smilšu kalni pat Rīga ūdenī. To es lasīju. Kā tur ir šito? Varbūt to var izstāstīt, teiksim. Cerams, ka tā nekad mūžā nenotiksies, bet tie aprēķini taču ir visi gatavs tur. Nē, protams, Latvenergo ir izstrādājis un veicis virkne modelējums, kalkulācijas laika gaitā. Mums ir, protams, šie te dažādi scenāriji pie dažādiem apstākļiem. Bet es gribēju uzsvērt uzreiz, ka tas ir. Viņi ir teorētiski. Jā, protams. Viņi dabā arī nekad nebūs. Protams, izņēmums ir šis, piemēram, situācija, kāda bija Ukrainā, kur ir ilgstoši okupētas objekts, kur ir ilgstoši vests iekšā vagoniem šo detonējošo vielu. Viņas ir pēc aprēķiniem saprast, kur ir īstā vieta visvārīgākā konstruktīva, kur tas viss jādara. To mēs nestāstīsim. Un, jā, tādos normālos eksploatācijas ikdienas apstākļos vienalga ārā ir pavasaris ar drosmīgu nokrišņiem un pieteci, vai tas ir sausuma periods. Šāda tipa apdraudējums, kas varētu kaitēt būvju noturībai, mēs pamanīsim. Mums ir apjomīgākais, es domāju, monitorings Latvijā kādā no objektiem. Ja mums ir, teiksim, vienā Hesā ir ap 3000 monitoringa punkti, kas mēra filtrācijas, deformācijas un vēl apakšvirknē parametrus, un tas viss notiek online. Es gulēšu mierīgi. Respektīvi, būs sen ļoti lielas indikācijas, tur signāli būs, un mums būs laiks reaģēt. Ļaunākajā gadījumā būs laiks paziņot, kad ir. Diemžēl mēs vairs neko nevaram izdarīt, ir notikuši neatgriezeniski procesi un ir x stunda, ka jāevakuējas. Jā. 7 metri noteikti ir stipri pārspīlēts. Tāpēc to prasīju, jā. Galīgi sliktāk nebūs trakākā Jēkabpilī pagājušajā. Tas jau ir griezt, kur no dabas bija. Nē, Jēkabpilī savādāk. Tur ir daudz apstākļu sakritība, kurus cerams ar šī un pagājušā gada remontdarbiem viņi novērsīs un vairs pilsēta nebūs apdraudēta tik lielā mērā, kāda viņa bija. Bet vēlreiz no šī aspekta viss ir zem kontroles, uzraudzības un tik tiešām tur jāsaprot, ka tik masīvi objekti nevar vienkārši vienā dienā hop un savu. Pasaka, Dievs, un nevar pēkšņi pārplūst. Jebkurai
jebkurai gan ražošanas vienībām, gan šiem te aizvariem, visam ir trīskāršu barošanas, trīskāršu nodrošinājums, kā to atvērt vai kā to darbību atjaunot, vai tādas grāmatas ar secībām, kā jārēģē, kas jādara, un mēs katru gadu veicam neskaitām šīs tehniskās mācības, kur personāls reaģē, tā skaitā, vedam celtņus ar lielu celtspēju, īrējam lieljaudas pārvietojums transformatorus, bet ģenerators, kurus atvedam un iekarinam celtnī, un celtnis tur var pabraukt, un par personāla rīcību tas vispār nav dienas jautājums. Mēs varētu pāriet uz nākamo tēmu - termoelektrocentrāli un rezerves daļas, ne? Es domāju, ka jā, kad par šo tu tiešām nomierināji. Man palika mierīgāk, lai gan es nedzīvoju pie Daugavas. Tev es jūtu, jā, tu palicis mierīgāk. Bet par tecu, jā, principā viss tas trādrīts, kas notikās Latvijā kaut kāds neilgu laiku atpakaļ. Rudenīs, laikam. Nē, tas nebija rudenī, tas bija decembrī. Man tā liekas, bija, kad viens pats... Trādrītis sākās gada sākumā. Trādrītis sākās šī gada sākumā. Bet, protams, jā. Jūs jau esat ātri aizmirsuši. Nē, cik Dievs laiks skriet. Izrādās, ka tec ir tieši tā eksploatācija, precīzi tāda pati, kā ir lielos vilcienos lidmašīnai. Apmēram kā aviācijā, drošības līmenis kā aviācijā. Drošības līmenis kā aviācijā, un esot bijuši pat noteikumi no ražotāja puses, kādām rezerves daļām ir jābūt, kuras ir jāmaina pēc kaut kāda zināma laika. Un šādā garā. Un tad kā mēs nonācām pie tā, ka kaut kas tomēr aizgāja greizi un kaut kas saplīst. Tas bija kaut kāda neuzmanība, tas bija kaut kāda nepiegāde, tas bija kas tas beigās bija. Varbūt to var izskaidrot vienkāršā valodā. Mēģināšu. Respektīvi, mūsu ražošanas objektiem, vienalga hesiem, teciem, tiešām ir savas eksploatācijas instrukcijas, kas nāk no ražotāja. Un šīs te visas apkopes, plānveida remonti, vai tie būtu uzturēšanas, atjaunošanas vai galu galā rekonstrukcija, viss ir limitēts ar nostrādātām darba stundām, palaišanām, apturēšanām, viss, kas ietekmē nolietojumu iekārtai. Un otrs ir bloks, kad ražotājs, tad, kad kopā ar izpildu dokumentāciju piegādā viņu prāt pēc ilgstošas vēsturiskas, pieredzes eksploatācijas, ne tikai vienā, bet viņš jau ražo un piegādā daudzās vietās šo te rezerves daļu apjomu, kas principā mums pēc tam eksploatācijas personālam gadu gaitā mēs vienkārši skatāmies, varbūt viņš mazliet jāpaplašina, varbūt viņš kāds mezgls nav nepieciešams, jo tas ir prece, kuru aizēja nopērts plauktā. Ja? Paņem, un viņš ir nekavējoši. Un šis ir tas saraksts, ar kuru arī mēs dzīvojam, strādājam. Un tad šeit bija teca gadījumā bija pienācis šīs te plānveida pārbaužu laiks, kurš ir noslēgts līgums ar noteiktu kompāniju, notiek noteikti pēc saraksta grafika, kad tas jādara. Un šajā plānveida apkopē apskatē tika konstatēts defekts, kas nenoveda pie tūlītējas iekārtas apstāšanās, bet ekspertiem, tai skaitā konsultēties ar ražotāju, nonāca pie slēdziena, ka labākais risinājums ir šobrīd pasūtīt un novērst. Un arī skatījāmies tieši no šī aspekta, kad, lai cik tas jocīgi skan, bet tecam ir šis rudens periods pats atbilstošākais tādām apturēšanām, kad kāds bloks nav pieejams ražošanai. Rudens? Tiešām, jā, jo vasarā ir mazs ūdens un uz hidroresursu, kā saka, nav ko cerēt, tad tecam ir jābūt gatavam, lai viņš varētu vienmēr palaist. Okay. Un savukārt ziemas sezona un pavasaris, tas ir apkures sezona, kad ir siltumslodes un nepieciešama teca darbība šajā. Diemžēl šī brīža situācija ar šīm visām loģistikas ķēdēm un piegāžu laikiem nav tas labākais. Ja? Un arī tas nedaudz ietekmēja. Šis apkope, jeb apskate, uzturēšanas remonts pārtapa šādā neparedzētos remontdarbos. Un šis iekrita, diemžēl, ievilkās iekšā arī nedaudz šajā apkuras sezonā. Un vēl jau vairāk sakrita ar drausmīgiem ārkārtēju situāciju
bijusi Skandināvijā, kas ietekmēja, diemžēl, pavilka arī mūsu līdzi. Un tur, teiksim, tādai nelielai mūsu aizstāvībai, pat ja būtu otrs teca bloks darbā, šie 400 megavati iztrūkums bija gandrīz 3000 megavati, tad jūs, protams, varat saprast, ka kad ir tik liels pieprasījums, tad lieki 400 megavati nekādīgi neietekmētu cenu. Protams, būtu mazāks iztrūkums, jā, bet te pašā laikā, ja runājam par šo brīdi, tad, kad viss šis, kā jūs minējāt, rādi sākās, tad Latvenergo nodrošināja visu Latvijas patēriņu un vēl eksportējām. Tā kā bet savukārt Baltijas tirgum bija arī šie 400 nepietiktu. Ja mēs skatāmies, secīgi, tad Latvijā mēs visu nodrošinājām, ko varējām. Baltijā, pat ja mēs būtu ar otru bloku tik un tā iztrūkt, un nerunāsim, kad šobrīd ietekme bija īstenībā no Somijas. Bet jūs varētu nopelnīt tajā brīdī? Ja būtu darbojies, teorijā. Jā, bet teorijā nestrādājošas ģenerācijas vienības nevar skaitīt pie peļņas. Tās, kuras ir izvestas, neiegūtā peļņa, tās, kuras ir izvestas remontdarbos, viņas nevar nest peļņu. Jā, bet skaties, šajā brīdī tad rodās jautājums. Tad viens ir tas, ka tagad tu pats tikko minēji saistībā ar to, ka tām rezerves daļām ir jābūt un visam vajadzēja būt kārtībā. Tad viņas nebija. Tagad mēs nevienu nekaram nesitam pie sienas vai kaut ko tādu, pasaka Dievs, nepārprot. Nākamreiz tā nav. Jā, ko mēs darām, lai nākamreiz tā nav? Tieši tā tas ir viens, un nākamais jautājums ir līdz ar to, nerunājot tikai par tecu, bet arī par pārējo visu infrastruktūru, kas ir gan augstspriegums, gan vidējais spriegums, vai mēs vispār esam gatavi, respektīvi nevis mēs, bet jūs, vai jūs esat gatavi šāda veida loģistikas pārāvumiem, ja gadījumā kaut kas notiek ne tā, kā vajag? Te īstenībā tā, ka, ja mēs runājam kopumā par enerģētiku, tad droši vien šis tavs jautājums būtu tiešāk adresāts būtu pārvades sistēmas operātājs augstsprieguma tīkla, kuriem tieši pienākums ir, kā saka, uzraudzīt un organizēt sistēmas kopējo darbu. Un tai skaitā par viņu rezerves daļām, viņu pārslēgumu punktos un gaisvada līnijām. Labi, nolikām, jā, bet ja runājam par mūsu ražošanas vienībām, tad mēs vienmēr skatāmies gan HESos, gan TECos. Saprotiet, viens agregāts maksā tuvu 100 miljoniem. Tad ir jautājums, vai kurš maksās par šiem, labi, teiksim 50 miljoni. Kur mums to, kā mums to izcenot, kur mums to nolikt, un vai visi ir gatavi 50 miljonus nolikt, kas varbūt būs, varbūt nebūs. No sistēmiskā viedokļa šīs mēs kā uzņēmums vienmēr skatāmies, tāpēc ir tas mūsu jebkuram ražojošam uzņēmumam, jo tev var dažādāki šie ģenerācijas veidi, jo tu jūties drošāks pret šādām avārijas situācijām, vai ne? Precīzi. Jo mums ir teci, mums ir hesi, mums ir saule, mums ir vējš, un cerams, saule vējš būs tikai vairāk. Un mēs savstarpēji, kā saka, varam, un tas ir darīts daudzas reizes, kad ir kaut kāda atteice vai kaut kāda problēma vienā ražošanas veidā, tad mēs aizstājam ar citu. Un savukārt, par tādu kopēju drošinu sistēmisku, tāpēc jau ir šie starpsavienojumi, kas atkal, protams, arī sakritis starpsavienojums šobrīd ir nepieejams viens, jā. Es piekrītu, apstākļi ir sakrituši. Bet šeit droši vien mums ir politikas veidotājiem ir jāizšķirās par cik ilgu periodu mēs runājam. Jo, ja šobrīd, es teikšu tā, ūdenskrātuves ir pilnas, lai arī mēs viņas, šobrīd ir ap 700 kubikmetru sekundē, šobrīd nav siltumslodzes, teci nestrādā, jeb strādā viens bloks ar minimālu slodzi. Mums ir pie kaut kādas atteices gadījumi, mums īstenībā, es teikšu tā, ir kādi vismaz 1000 megavati, ko mēs nekavējoši varam palaist. Hesi startējas 2 minūtēs, tecis no siltās rezerves arī ir tur 3-4 stundas. Mēs situāciju saglābsim. Šeit ir jautājums, cik ilgi šis jānotur. Jā, tas ir
Ja mēs runājam noteikti par 12, 24 stundu periodu, varbūt vēl ilgāk, tad te nav problēma šādā mirklī. Savukārt, ja tas ir ilgāks periods, tur neviena rezerves daļa jau neko nepalīdzēs. Bet, Andrej, par to ir stāsts, ka patreizējā brīdī jau ir jautājums vairāk, ka tu pilnīgi pareizi mini par politikas veidotājiem. Un vai vispār mēs gatavojamies? Jo patreizajā brīdī, ko mēs arī minējām mūsu iepriekšējā raidījumā, bija tas, ka, ja tu atver jebkādas ziņas vaļā, drīz būs slikti, gatavojieties un tā tālāk un tā joprojām. Būvēsim bumbedres, kā mēs pieminējām, vispārējo, bet saprot, tās bumbedres atkal viņas jābūt neatkarīgas un blablabla visam tam enerģijas avotam, bet šajā gadījumā vai infrastruktūras uzturētājs, šajā gadījumā, teiksim, Latvenergo, ok, jums tur jākal sadalīts, tur augstspēkuma tīkls, sadalīts tīkls, kāda ir šī politikas veidotāja uzstādītie prasības pret jums, cik ilgi jums ir jāizdzīvo? Respektīvi, mums visiem jāizdzīvo, nevis jums. Redz, tas ir tāds interesants jautājums. Ja tāda normatīva dokumenta viena nav, kur būtu definēts precīzas stundas vai diennaktis, ja, tas runājam arī par šo, kas ir desinhronizācija, pieminēta 25. gada februāris, atvienošanās Jāno Brela. Arī tur mums jāsaka, ka mēs, ražotāji, savā pusē gatavojamies. Mēs savus remontplānus pakārtojam tam, lai tas sākuma brīdis, tur mēnesis, 2, kamēr sistēmā, kā saka, saprot, kurš regulē frekvenci, kurā brīdī kāds iztrūkums vai nepietiekami vēl kaut kas, kamēr sakārtojas, jaunākā, saka, dzīvē. Mēs savos plānos, kā saka, paredzam maksimāli, mēģinam limitēt visus remontus, lai visas ražošanas jaudas būtu pieejams. Par to, savukārt, kādi būtu šie plānotie darbības režīmi, droši vien tur jāgriežas jums būs pie kolēģiem no augstspējuma tīkliem. Vienmēr jau ir labi, ka tev ir kaut kas rezervē. Paņemsim tādu tautas piemēru. Vecis nopērk pa pusalgu teļuku, lai būtu forši skatīties hoķi. Bet ja tas teļuks saplīst tieši pirmā trešdaļas laikā, viņš nopērk otru teļuku, kur glabā rezervē. Bet sievietes viņš sitīs, ka viņš iztērēs tikās naudas par teļuku, kas negriežas. Tas būtu tas pats, kas turētu to 50 miljonu rezerves daļu. Ja kas, varbūt labāk tomēr vienu mēs ieliekam bankā tos 50 miljonus un uz tiem procentiem dzīvojam, nekā turam. Tur ir tā, ka varbūt tā rezerve tik dārga, ka tieši tā, es vēlreiz, ir noteikts apjoms, kas mums ir. Šeit mēs teca gadījumā runājām par lielu iekārtu, kura nav vienkārši pēc būtības saražota un kaut kur stāv Eiropas noliktavā. Tas ir speciāli priekš mums pasūtīts. Tā ir liela daļa no mūsu iekārtām šādos lielos ražošanas objektos. Nav arī racionāli viņu turēt? Nav racionāli. Mūsuprāt, nav viņu, jo jebkurš, elektromehāniskā iekārta ar laiku, kā saka, degradējas. Tas ir kaut vai, jebkura vadības sistēma, viena paudzes 5 gadi, tad mēs, ja tos 5 gadus nav turēts, tad viņš ir viss jāmet ārā. Gan tā, kas kalpoja, gan tā, kas rezervē. Jā, un ja tie ir 50 miljoni, tad, te jautājums. Bet skaties, uz šo brīdi man pat nebija šaubu, kad Teca gadījumā, teiksim, no tehniskā viedokļa noteikti viss bija kārtībā. Un tas, ka tas strādārīts bija pacēls, tas bija tāds vairāk politisks spēle, vismaz man tā izskatījās no malas. Bet patiesībā vienkārši sakrita neveiksmīgi. Cerams, uz priekšu tā nebūs. Kas notiek tajā brīdī, ja pieņemsim? Mums ir 2 starpsavienojumi ar Igauniju un ar Lietuvu. Vairāk, vēl Brels, kas stāv patreizajā brīdī, bet no kā mēs it kā neko neņemam. Vai tā ir, nav, nezinu, bet labi. Un pieņemsim, ka šie 2 starpsavienojumi atslēdzās. Latvija izdzīvotu tajā brīdī? Jā, protams. Latvija strādās salas režīmā. Problēmas būs vēlreiz. Nē. Ir tā, ka mēs, kā lai pasaka, tas pieminētais Brels šobrīd mierinu fiziski tiešām nekāds plūsmas nenotiek no Baltkrievijas, Krievijas. Vienīgais, ko viņi dara, viņi regulē šo spriegumu un frekvences līmenī sistēmā, ar savām Volgas hidroelektrostacijām visticamākais. Šis ir jautājums, kas būs, ja mēs no turienes atslēdzam, plānot, neplānot, kas to darīs, kā īsti to darīs, bet tas atkal jautājums pie kolēģiem. Par Latviju mēs noteikti izdzīvojam. Atkal jautājums, cik ilgu periodu?
Cik ilgu Tātad periodu? šobrīd vēl nav skaidrs, cik ilgu periodu mums jādzīvo. Nav nekāda. Es gribēju no tāda skatu punkta skatīties, ka tur ir tik daudz apakšscenāriju. Vai tas ir pavasaris, vai tas ir rudens, vai tā ir vasara, vai tā ir ziema. Parasti jau notiek sliktākajā brīdī. Bet kas ir sliktākais brīdis patēriņš? Teiksim, ja rupi Latvija ir tur tie 1000 megavati, tad 1000 megavatus noteikti 2-3, varbūt pat 4-5 stundas varēs viens pļaviņu Hess nodrošināt arī sausajā periodā. Tas būs laiks droši vien pietiekoši, kamēr palaist tecu 2, ja? Un ja vien gāzes krātuvē būs gāze, kas atkal ņemot vērā visus ģeopolitiskos notikumus, un arī šis te Koneksus ir mācījies, un arī savādāka laika iesūknēšana, tur tagad ar gāzes pietiekamību arī nav it kā dienas kārtības jautājums, vismaz šobrīd, tad es tā gribētu cerēt, ka līdz brīdim, kamēr tiek skaidrībā ar starpsavienojumu, mēs varētu noturēties. Protams, jā, ir šobrīd Igaunija vēl varētu, jo viņi vēl nav slēguši savus šīs te vecās degakmeņa stacijas. Viņas ir slēgtas un ikdienā tikai daļu eksploatē, bet pie tādiem ekstra apstākļiem viņi palaiž viņas. Un lietuviešiem tas pats, viņi var savus tecus palaist vēl kaut ko. Lietuviešiem vislielākais deficīts ir, un lēšiem ir vislielākās problēmas. Bet Latvija atbildos, finalizējot, Latvija varēs noturēt. Mēs esam neatkarīgi, tas ir labi. Bet šajā brīdī man rodās jautājums, kam tad pirmam slēgsies nost elektrība? Kam grūtā brīdī jāatņems? Kam grūtā brīdī būs pirmam, kam atņems? Jo pēc tā, kā ir uzbūvēts tas tīkls, jebkurā valstī, tātad pirmie noteikti cietēji būs privātie. Pareizi vai ne? Zin kā, sadalas tīklos ir izstrādāts savs sadalījums pa reģioniem, un šāda iztrūkuma gadījumā nebūs tāds atslēgums, kad pirmos atslēdz visas mājsaimniecības, tad, vidējos veikalus un tā tālāk. Tā nebūs, būs pa reģioniem limitēts. Respektīvi, 4 stundas nebūs vienam reģionam, 4 stundas, vai būs ļoti... Reģionam tur runā, ka pilnīgi visiem 4 stundas nebūs elektrības. Pilnīgi visiem. Jā, protams. Slimnīcām. Jā, protams, tāpēc visiem nebūs elektrības. Visām kritiskajām šīm te institūcijām, visām kritiskām infrastruktūrām ir noteikts, viņiem ir jāspēj savu pamatdarbību nodrošināt, un viņiem jābūt gataviem. Cits jautājums, vai viņi ir. Kāds tas pārbauda, kā tu domā? Cik es nevarēšu atbildēt, bet cik dzirdu, kā saka, radio un presē, tad pārbauda. Ik pa brīdim jau pārbauda. Ik pa brīdim pārbauda. Īstenībā tieši tāpat bija šajā te Kievā, kara apstākļos pagājušajā ziemā, kad tā infrastruktūra bija īpaši cietusi, viņi tieši tāpat, lai visiem būtu kaut kāda mirka, viņi slēdza pa mikrorajoniem iekšā, tev, teiksim, nav 10 stundas, bet tu zini, ka tās nākamās 12 tev būs.